Atzīmējot mākslinieka Leo Koklas 100. dzimšanas dienu, Alūksnes novada muzejā norisinājās pasākums Mīlot dzīvi un pasauli – mākslinieks ar savu rokrakstu. Dzimšanas dienas svinības notika, varētu teikt, 3 posmos. Pirmais posms, kad mēs runājam par Leo Koklas biogrāfiju un viņa rokrakstu, mākslinieka rokrakstu, pieminot dažu gleznu stāstus, kas ir personīgi. Otrajā daļā mēs tikāmies mākslinieka istabā, kur mākslas skolas studenti, pieaugušo grupas dalībnieki veidoja mākslas performanci, atdarinot vai iespaidojoties vai ietekmējoties no Leo Koklas darbiem, radot savu mākslu. Un līdzās arī skanēja Alūksnes mūzikas skolas audzēkņu izpildījumā skaņdarbi. Un trešā daļa bija Šaha federācijas un Alūksnes bērnu un jauniešu centra un Alūksnes sporta centra organizēta šaha ātra spēle un kā ieskaņa šaha turnīram, Leo Koklas šaha turnīram, kas norisināsies Alūksnē rudenī. Svinību daudzveidīgā programma ļāva apmeklētājiem uzdrošināties iepazīt mākslinieka personības daudzveidību, dzīves stāstu un pievērsties darbu analīzei, kā arī uzzināt vairākus vienas gleznas stāstus, kas ir ļoti personiski un atklāja, ka dažkārt māksla spēj pat dziedēt grūtos brīžos. Stāsts ir ļoti garš, bet ja es mēģinātu dažos teikumos pateikt, es satiku pagājuši gadu nejauši kundzi, kurai strādājusi arī kombinētā māksla, kurā mana mamma bija audēja. Un tad, kad mēs savilkām, ka tieši tajos gados, kad mana mamma tur ir strādājusi, tad arī viņa ir strādājusi, ka viņa pazīst manu mammu, un tad viņa saka, bet viņu gleznoja Leo Kokla, tā ir meitene zilā kleitā. Un viņa atrada bukletu, kur ir mākslinieka daļrada apkopota, un kas ir arī muzejā šeit, kad šī glezna ir tapusi 62. gadā. Un šī glezna, viņa dzīvo manīs, tā kā esmu atradusi ļoti lielu puzles gabalu par savu mammu, jo mamma aizgāja mūžībā pēkšņi, tad, kad man bija 6 gadi, 77. gadā. Un tas ir tā kā iegūt jēgu kaut kādu un pārveidot to bildi sevī. Un vēl tik brīnišķīgā veidā. Savukārt mākslas performance apmeklētāju tēlaini un arī burtiski ieveda mākslinieka istabā. Gaisā ļāva sajust krāsas smaržu un uzzināt, kā uz gleznotāju darbiem skatās šodienas mākslinieki. Līdz pēdējiem brīdim nebija izlēmusi, kas būs tas, ko es gleznošu. Un apējot ekspozīciju, man ļoti uzrunāja šis darbs. Un uzrunāja tieši tādēļ, ka es saskatīju kaut ko radniecīgu pati ar savu gleznošanas manieri. Un mēģināšu savā darbā ienest kaut ko no tā, līdz kam viņš aizgāja savas dzīves un daļradas laikā. Un, jā, uzklausot arī skolotājas Anitas sagatavoto prezentāciju, man tik ļoti aizkustināja šis viņa dzīves stāsts un tā viņa izaugsme. Tādēļ man ir prieks piedalīties šajā pasākumā, tam tāda dziļāka nozīme katrā ziņā. Ir skaidrs tas, ka viņa gleznās vienmēr ir cilvēks, vai tā ir siena talka vai kartupeļu novākšana, un tāpēc arī mana tā ideja par gleznu ir saistībā ar cilvēku. Man ļoti patīk Leo Koklas gleznošanas veids, ir īpaši tas, cik viņš vienkārši pieiet lietām, un viņa krāsas ir pieklusinātas, mierīgas, Latvijas ainavai tādas ļoti, ļoti piederīgas, un es centos iejusties viņa rokrakstā un veidot šo te Latvijas ainavu ar viņa skatienu. Koklai ir viens Eimonta Paula portrets. Un man viņš ļoti patika stilistiski, man arī ļoti patika tā kompozīcija un tā. Man liekas vienkārši tas mākslinieka attēls, jo tajā portretā viņam ir tā, ka Eimonts Pauls ir iespiests tieši pašā audeklā. Man redzēja, ka viņam ir tas uzvalks, ka viņam ir rokas gaisā un ka viņš spēlē klavieres, bet pašas klavieres nevar redzēt. Un tad es domāju, ka viņš uztaisīja savu portretu, savu interpretāciju tam portretam, bet ar kokli, un tad arī tāda doma, ka viņš glezno, tur sēž tajā savā plenērā, bet tu viņa paša darbu nevar redzēt, ka tas ir tikai pats mākslinieks bez
bez tā darba. Savukārt svētku izskaņā ikvienam bija iespēja vērot šaha spēles paraugu demonstrējumus, jo šaha spēle cienījamajam māksliniekam bijis viens no mīļākajiem hobijiem, un šai svētku reizē viss sakritis tā, ka arī Latvijas šaha federācija svin 100 gadus. Bet ar šo Leo Koklam veltītās svinības vēl nebeidzas. Viņa radītos darbus ik viens ir aicināts ikdienas aplūkot Alūksnes novada muzejā, kā arī šobrīd zināms, ka māksliniekam veltītas svinības nākamā mēneša sākumā norisināsies arī Rīgā.